Labs rīts visiem, priecājos būt atkal šajā rīta stundā kopā ar jums. Lai Dievs tiešām bagātīgi svētī katru no jums un tic atkal būs brīnišķīgs laiks kopā. Jā, lai Dievs svētī un vienmēr tādu prieku gaida šos raidījumus. Un es zinu, kad ir cilvēki, kuri gaida un vēlas sagaidīt šos raidījumus un to var sagaidīt. Tāpat kā no tā kunga var sagaidīt tiešām brīnišķīgas lietas savā dzīvē. Un jā, man tie divāni nav tie labākie, tāpēc es gribu noslēpt. Samēls arī vienkārši, ir bērni un ir kaut kas vienmēr sabojājās. Bet arī mēbeles un es zinu, ka mūsu dzīvē ir brīnišķīgs glābējs, kas arī salabo mūsu dzīves. Kad šķiet, kad visa mūsu dzīve ir patiešām pa galām, un es bieži vien esmu dzirdējis arī cilvēkus, kuri saka, esmu tik daudz grēkojis, kad man neviens nevar palīdzēt. Bet paldies Dievam, lai cik tu esi grēkojis, lai cik tu esi darījis nepareizi, lai cik tu gribi apslēpt kaut kāds defekts savā dzīvē, kaut kāds grēks savā dzīvē, savu pagātni. Šodien vari nākt pie Kristus un patiešām iegūt žēlstību un mīlestību savā dzīvē un svētī arī Ingu. Inga vienmēr pirmā pieslēdzās un tiešām Dievs svētīja Ingu un lai aiziet visas trauksmes, lai tiešām atnāk miers Ingas sirdī, lai debes Tēvs tas miers, ar kuru es dzīvoju visu savu dzīvi, lai tas ienāk Ingas dzīvē, lai tas ienāk katra brāļa māsas dzīvē, tas ir tas miers, ko dod tas kungs, kas ir pāri par visu saprašanu. Mēs to nespējam pat izprast, bet paldies Tev, ja es tiešām, kad Tu piedod visu mūsu grēkus un kad Tu dziedē visas mūsu vainas. Un kad izglāb mūsu dzīvību no pazināšanas un vainago ar mīlestību un žēlstību. Un tiešām, kungs, lai visi tie apsolījumi, kas rakstīti Bībelē, lai piepilda cilvēku sirdi šajā rīta stundā, es to lūdzu varenajā Jēzus Kristus vārdā. Svētī katru debes Tēvs, kas pieslēdza šajā rīta stundā. Un lai Tava slava piepildu šo cilvēku dzīves, Tev ļoti lūdzu varenajā nācerieša Jēzus Kristus vārdā. Un es būšu ļoti priecīgs, mīļie, ja jūs padalīsieties ar šo video arī tālāk, jo man Facebooks neļauj pārāk dalīties un tur ir liela pacietība, jo kādreiz varēja vairāk, tagad tur pa 3 un tur vienkārši interesanti. Bet trijās grupās var aizsūtīt, tad atkal 3 grupās, un tas tāda pacietības pārbauda, kā saka. Jā, šodien mēs, mīļie, lasīsim Lūkas evaņģēlija 2. nodaļu. Lūkas evaņģēlija 2. nodaļu mēs lasīsim no 1. panta, es jau te pierakstīju visas pārdomas, no 1. panta mēs lasīsim līdz 24. pantam, jo man šķiet ir kaut kādi 50 panti 2. nodaļā, un negribēju lasīt, lai tas nav tik gari, jo es vienmēr kavēju. Un vai es saīsinu, vai es kaut ko cenšos mainīt, saprotu, es palikšu pie tā ierastā ritma, kā es dalos, un kādas ir man tās pārdomas, kas izlasu Bībeli, tāpēc tam ir pārdomas par to, ko es esmu izlasījis, un tad arī tie praktiskie soļi, kā es to visu varu pielietot savā dzīvē. Un šodien mēs tad lasīsim Lūkas evaņģēlija 2. nodaļu no 1. līdz 24. pantam. Es pateicos Tev, mīļais, dārgais, Jēzus Kristu, par šo brīnišķīgo rīta stundu. Es pateicos, kungs, Jēzus Kristus, kas var būt kopā ar savu brīnišķīgo ģimeni, garīgo ģimeni, ka man ir brāļi un māsas Kristu visā pasaulē, lai kurp es braukt, man ir liela, brīnišķīga ģimene.
Un es pateicos arī Tēvs Dievs, kad mūs visus vieno viena brīnišķīga grāmata, un tā ir Bībele, tas ir Dieva vārds. Un es pateicos Tev, Jēzus Kristu, ka mēs katru rītu tiešām lasam Bībeli, un es pateicos, ka šajā rītā es varu apliecināt Jēzu Kristu miesā nākuši, kas ir dzimis no jaunavas Marijas un nāc šajā pasaulē, lai tiešām dāvātu pestīšanu visai cilvēcei. Un es pateicos Tēvs Dievs, Jēzu, ka Tu nomirti mūsu grēkiem, 3. dienā augšām cēlies, ka Tu sēdi pie Tēva labās rokas, Jēzu, ka Tu esi kungu kungs, ka Tu esi ķēniņš, un kas var apliecināt Tavu vārdu, Jēzu, katru rītu stundu, un pagodināt Tavu vārdu, kungs Jēzu. Un kad es varu lasīt Bībeli kopā ar brāļiem un māsām Kristu, un arī pārdomāt to, ko esmu izlasījis, un kā es to, ko esmu izlasījis, var pielietot savā dzīvē, un es ticu, ka brāļi un māsas Kristu arī var paņemt no tā, kādas ir man šīs pārdomas vai tie soļi, kādas es savā dzīvē gribu spērt, un ka mēs to varam darīt kopā, ka mēs varam iet soli pa solim pretī dzīvībai, pretī mūžīgai dzīvībai, un ka mūsu mājas ir debesīs, ka mums nav paliekamas mājas. Bībelē teica, ka mēs šeit dzīvojam kā teltī, bet reiz vaigu vaigā. Un kungs šeit es atzīstu varbūt pat daļai, bet kungs debes Tēvs, šeit mēs redzam miglaini, es neredzu varbūt pilnībā visu to bildi, bet reiz debesīs es visu to redzēšu, skaidri sapratīšu, bet es pateicos par visām tām atziņām, ko es jau šeit par zemes piedzīvoju un saprotu. Un es ļoti lūdzu pieskaries brāļiem un māsām Kristu šajā brīdī katram, kas skatās šo pārraidi, un lai Dievs bagātīgi svētī katru, kas pievienojās Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Halleluja. Jā, šodien tad mēs lasām. Tad Lūkas evaņģēliju, mēs lai gribās Marka evaņģēliju teikt, mēs jau Marka evaņģēliju mēs esam izgājuši cauri no 1. līdz 24. pantam. No 1. līdz 24. pantam. Bija grūti kaut kur apstāties, jo notikumi ir daudz šajā 2. nodaļā, un ir grūti tā, sadalīt uz pusēm, jo, jā, negribās kaut kur tā patiesā stāstu vidū kaut kur apstāties, patiesības vidū apstāties. Es zinu, ka tas nav, man reizēm saka stāsti vai kā, tie nav stāsti, tā ir reāla patiesība, kurā mēs dzīvojam. Kuro mēs izdzīvojam, tā ir Bībele, tas ir Dieva vārds, ko mēs katru dienu patiešām izdzīvojam. Un lasīsim Lūkas evaņģēliju 2. nodaļu, sākot ar 1. pantu. Tanī laikā no ķeizara Augusta pavēle, uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī ir pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācerets pilsētas nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Bētleme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija, ap to pašu vietu laukā tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē guļoši.
Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu bērniņu silē guļošu. Bet to redzējuši tie izpauda to, kas tie bija sacīts par šo bērnu. Un viss, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tie bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas bija pasludināts, tā kā tas bija sludināts. Un kad 8 dienas bija pagājuši un bērns bija jāapgraiza, tad viņa vārdu nosauca Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Un kad viņa šķīstīšanas dienas bija beigušās pēc Mūzes bauslības, tad tie viņu nesa uz Jeruzalemi, lai to stādītu tam kungam priekšā. Pēc tā kunga bauslības priekšraksta katra vīrieša kārtas pirmdzimtais, lai ir Dievam svētīts. Un lai nestu upuri pēc Dieva bauslības priekšraksta 1 pāri ūbeļu vai 2 jaunus baložus. Amen! Amen, amen, amen. Paldies Tev, kungs, tiešām par Tavu vārdu un paldies Tev par pārdomām, ka debes Tēvs ne tikai mēs izlasām Bībeli, ne tikai mēs izlasām kādu nodaļu no Bībeles vai mēs lasām vairākas nodaļas, vai es nezinu, kā katrs lasa Bībeli, Tēvs, tas ir katra cilvēka ziņā, bet es pateicos debes Tēvs, kad mēs varam izlasīt un pārdomāt un pierakstīt to, ko mēs esam izlasījuši, un tad arī domāt, lūgt Dievam gudrību, kā es to, ko esmu izlasījis, varu pielietot savā dzīvē, jo es negribu būt tikai Dieva vārdu lasītājs vai klausītājs, bet es gribu Dieva vārdu pielietot savā dzīvē. Un pirmais mīļais brāli un māsa Kristū, ko es redzu, Jēzus piedzimšana Bētlemē. Jēzus piedzimšana Bētlemē, tad mēs redzam, kad ķeizara Augusta pavēle, ķeizara Augusta pavēle tiek izsludināta tautas skaitīšanai, kura dēļ visi dodās uz savu pilsētu, un Jāzeps un Marija dodas uz Bētlemi, Dāvida pilsētu pie Jāzepa, jo Jāzeps tad tiek izsludināta tautas skaitīšana, kura dēļ visi dodas savu pilsētu, un Jāzeps un Marija dodās uz Bētlemi, tāpēc, ka viņi ir no Dāvida pilsētas, un Jāzeps ir no Dāvida nama. Un Marija dzemdē savu pirmdzimto dēlu un ietin viņu autiņos, ieliekot viņu silē, jo viesnīcā nebija vietas. Un tā piepildās, mīļie, pravietojums par Mesijas piedzimšanu Bētlemē. Otrā doma, galvenā, ko es redzu, eņģeļi pasludinā Jēzus piedzimšanu ganiem. Un tad gani nakts laikā laukā sargā savus avis, un eņģelis parādās ganiem, un viņi tiek pārņemti ar lielām bailēm. Tad es nezinu, kā būtu tavā dzīvē, ja tev eņģeļi parādītos, vai tevi nepārņemtu bailes. Un eņģelis paziņo ganiem par pestītāju dzimšanu, kurš ir Kristus, tas kungs. Amen. Halleluja. Kā zīmi viņiem tiek norādīts, ka viņi atradīs bērnu autiņos gulošu silē. Un debesu pulki slavē Dievu, mīļie. Tad eņģelim pievienojas debesu pulki, kas slavē Dievu, sakot gods Dievam augstībā, miers virs zemes
un cilvēkiem labs prāts. Halleluja! Un trešā doma – gani apmeklē Jēzu. Tad gani iet raudzīt, kur tad ir šis jaunpiedzimušais ķēniņš Jēzus Kristus. Un kad ganu reakcija, tad, kad eņģeļi aiziet, gani nolēma doties uz Bētlemi, lai paši redzētu, es atvainojos, kas ir noticis. Un gani atrod Mariju, Jāzepu un Jēzu, kā viņiem bija sacīts. Un pēc tam gani izstāsta visu, ko viņi bija dzirdējuši par bērnu, un viss, kas to dzirdēja, bija ļoti pārsteigti. Un Marija pārdomā visus šos vārdus savā sirdī, ko teica gani. Un gani atgriežās slavējot un pateicoties Dievam par visu, ko viņi bija redzējuši un dzirdējuši. Halleluja! Ceturtā doma – Jēzus apgraizīšana, un arī tad viņam tiek dots vārds. Un tad apgraizīšana notiek 8. dienā. Paldies Dievam, mums nekas tāds nav. Bet, ja tu dzīvo Izrēlā, tad, ja tu gribi Izrēlā dabūt pasu, tev noteikti jāapgraizās. Tad šī apgraizīšana notiek, vēl turpinās notikt. Bet mēs esam apgraizīti Jēzu Kristu, un mūsos Bībelē rakstīts apgraizīt mūsu sirds priekšādi. Amen. Mūsu sirds priekšādi apgraizīt. Halleluja. Mēs esam apgraizīti Jēzu Kristu. Apgraizīšana 8. dienā. Jēzus tiek apgraizīts tad pēc ebreju likuma 8. dienā, kā to bija noteicis tad Dievs. Un viņam tad tiek dots vārds, viņam tiek dots vārds Jēzus, kā to eņģelis bija paziņojis, un Marijai pirms viņas ieņemšanas. Un 5. doma – Jēzus tiek vests uz templi. Un tad pēc Mūzes bauslības, kad Marijas šķīstīšanas laiks bija beidzies, viņa ved Jēzu, tad gan Jāzeps, gan Marija ved Jēzu uz Jeruzāles templi, lai viņu svētītu kungam, kā tas bija noteikts bauslībā. Tad katru pirmdzimto viņi veltīja Dievam. Ja tavā ģimenē piedzimst dēls, pirmdzimtais, tad tu vienkārši šo bērnu veltīja Dievam. Es īstenībā, kā jau es dalījos savā liecībā, kad man bērni nāca pasaulē, es viņus visu novēlēju Dievam, jo es zinu, ka ja mani bērni ir Dieva rokās, tad viņi ir drošās rokās. Un tad upuru došana, kā pazemīgi vecāki, viņi sniedz nabadzīgu upuri. 2 baložus vai 2 ūbeles vai 2 balodīšus, ja? Kā noteikts bauslībā par šķīstīšanas upuri. Un kā es to visu varu pielietot savā dzīvē? Kā saka, vai tad var Ziemassvētku notikumu pielietot savā dzīvē? Patiešām var, un no tā var mācīties, un lai Dieva gars runā uz katru no mums. Un pirmais solis – uzcies Dieva vadībai pat neskaidrās situācijās. Un es zinu, ka mēs dzīvē saskaramies ar neskaidrām situācijām, un es par to runāju ļoti daudz, bet es vienkārši vēlos, lai mūsu ticība saglabājas, lai mēs esam ticīgi arī tad, kad mums nāk kādi pārbaudījumi, kādas grūtības, jo Bībelē teica, ka ir cilvēki, kurš savu dzīvi ir uzsauši uz smiltīm, tad bez kāda pamata, ja viņi neklausa Kristus vārdiem, ja Bībelē teica, tad, pie kalna sprediķa rakstīts, tad tu esi uzcēlis savu dzīvi smiltīm, bet tad, kad tu klausi Kristus vārdiem, kad tu, kā mēs šajā rītā lasam Bībeli, mēs studējam, mēs domājam, kā to pielietot savā dzīvē, mēs šo savu dzīves pamatu, mēs stāvam uz tādiem stipriem pamatiem. Tad, ja Dieva vārds ir pamats mūsu dzīvē, mēs stāvam uz stipriem pamatiem. Un uzcēšanās Dieva vadībai pat neskaidrās situācijās. Tas ir pirmais solis. Tātad Jēzus piedzimšana
negaidītos apstākļos. Jāzeps un Marija tad piedzīvoja izaicinājums, ko es redzu, ka viņiem nācās ceļot uz Bētlemi un bija tautas skaitīšanas, un neskatoties uz grūtībām, viņi uzticējās Dieva plānam. Un, mīļie, kad tu sastopies ar negaidītiem apstākļiem vai grūtībām, atceries, ka Dievs darbojas šajā situācijā. Es ticu, mīļie, ka to šodien pateikt, jā, manā dzīvē ir bijušas grūtas situācijas, jā, man ir bija smagi, bet es zinu, ka Dievs darbojas. Es zinu, un es to redzu, kā Dievs darbojas manā dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka esmu atdevis viņam savu dzīvi, savu sirdi, savu garu, savu dvēseli. Esmu atdevis Jēzum Kristum. Tad Dievs, kad tu sastopies ar negaidītiem apstākļiem, grūtībām, atceries, ka Dievs darbojas šajā situācijā. Un tiešām lūdz pēc ticības un miera. Lūdz pēc Dievu, pēc ticības un miera, un uzticies, ka Dievam ir plāns tavai dzīvē. Es vienmēr, arī tad, kad es eju pa ielām sludinu evaņģēliju, es vienmēr saku, vai tu zini, ka Dievs tevi mīl un ka viņam brīnišķīgs plāns tavai dzīvei. Un patiešām uzticies Dieva plānam, jo Dievam ir plāns tavai dzīvei, un pat ja neiet pēc tava prāta, pat ja neiet tavā dzīvē pēc tava prāta, uzticies Dieva plānam. Mīļie, otrais solis - pazemība un pieņem to, ka Dievs darbojas vienkāršībā. Esi pazemīgs un pieņem to, ka Dievs darbojas vienkāršībā. Jēzus piedzima, mīļie, silītē. Kaut gan Jēzus ir Mesija, ja? Viņš piedzima ļoti pazemīgos apstākļos. Un bez jebkāda ārēja spožuma mēs to redzam, ja? Ļoti pazemīgos apstākļos piedzima Jēzus bez kaut kāda ārēja spožuma. Tad Dievs izvēlējās ienākt pasaulē vienkāršībā. Dievs izvēlējās ienākt šajā pasaulē vienkāršībā. Un viņš varēja piedzimt pilī, viņš varēja atnākt greznā tērpā, kaut kur, bet mēs redzam, kā Jēzus piedzim, ja? Tad silītē, kūtiņā. Praktiski, kā mēs to varam pielietot, esi gatavs pieņemt, ka Dievs darbojas. Esi gatavs pieņemt, ka Dievs darbojas arī ikdienišķos un pazemīgos apstākļos. Iemācies būt pateicīgs par vienkāršām lietām. Iemācies būt pateicīgs par vienkāršām lietām tavā dzīvē un novērtēt to, ka Dievs darbojas tavā dzīvē, pat ja tas nenotiek tādā varenā veidā. Ja? Ne ar tādu milzīgu spožumu, ja? Ne lielā veidā, bet ka Dievs darbojas ļoti vienkārši tavā dzīvē. Kā es arī dalījos, kad parasti lielas tādas varenas lietas notiek tad šī pasaulē caur vienkāršiem cilvēkiem, caur vienkāršiem Dievu meklētājiem. Ne tie, kas staigā galvu gaisā, ja, esmu mācītājs un stumi mākoņus, ja, bet vienkāršā veidā. Un Dievs darbojas caur pazemīgiem. Dievs stājas pretī lepniem, pazemīgiem, viņš dāvā žēlstību. Trešais solis, mīļie, esi atvērts Dieva vēstī. Esi atvērts Dieva vēstī. Eņģeļi tad pasludina labo vēsti ganiem. Tas ir tad trešais solis atvērts Dieva vēstī. Tad gani
eņģeļi pasludināt labo vēstu ganiem. Gani vienkārši ļaudis bija pirmie, kas dzirdēja par pestītāju piedzimšanu. Un viņi reaģēja uz šo vēsti ar ticību un prieku. Halleluja! Es nezinu, kā tu reaģē, tad, kad tu lasi Bībeli, vai tev ir ticība, vai tev ir prieks, kad tu lasi Bībeli, un ka tāda ir tava reakcija par Dieva vēsti, ko tu izlasi Bībelē. Un praktiski, kā tu to var pielietot, esi tiešām atvērts Dieva vēstī. Esi atvērts arī šajā rītā, kad tu dzirdi labo vēsti, esi atvērts šajā vēstī, pat ja tā ir negaidīta vai caur vienkāršiem cilvēkiem. Pat ja šeit vienkārši Armands sēž un pasunā vēsti, negaidīt caur vienkāršiem cilvēkiem, bet pieņem Dieva vēsti. Un katru dienu meklē iespēju dzirdēt, kā Dievs tev caur rakstiem, lūkšanām, tiešām katru dienu meklē iespēju dzirdēt, ko Dievs tev saka. Tad meklē iespēju dzirdēt, ko Dievs tev saka šajā rītā. Un viņš arī šajā rītā runā caur Armandu uz tevi. Jā, katru dienu meklē iespēju dzirdēt, ko Dievs tev vēlas pateikt. Caur svētajiem rakstiem, caur Bībeli, caur lūkšanām vai sarunā ar citiem. Amen. Lai Dieva gars tev runā. Jēzus vārdā atceries, ka Dievs runā arī caur cilvēkiem. Jo viņš sūta cilvēkus, lai mēs ejam un pasludinām viņa vēsti. 4. solis, mīļie. 4. solis dalies ar labo vēsti par Jēzu Kristu. Un es par to runāju atkal un atkal dalies ar to brīnišķīgo vēsti, ko es cenšos. Man varbūt ir valodas barjeras, man tā angļu valoda netika labi, es nevaru iemācīties tik labi. Kaut ko jau es saprotu, tāpēc, kad strādāju angļu vidē, bet man ir brīnišķīgi iespēja iziet internetā un pasludināt evaņģēliju, pasludināt labo vēstu katru rītu. Un dalies ar labo vēstu par Jēzu. Gan tad, kad tu tiešām gani dodās redzēt Jēzu un izplatīt vēsti. Pēc tam, kad gani redzēja Jēzu, viņi pastāstīja par viņa piedzimšanu visiem, un visi, kas dzirdēja, bija pārsteigti. Tad gani gāja un visiem stāstīja, ko viņi piedzīvoja. Un tiešām tā praktiskā pielietošana tāda, viņi dalies ar citiem, kā Dievs darbojas tavā dzīvē. Stāsti citiem, kā Dievs darbojas tavā dzīvē. Ne tikai piedzīvot Dieva darbus pats, bet arī iedrošina citus. Ne tikai es piedzīvoju, Dievs ir ar mani, es vienkārši esmu tik laimīgs, bet iedrošināt citus meklēt Dievu un dod iespēju citiem būt laimīgiem kopā ar Jēzu. Un tiešām iedrošināt citus ar to, ko tu esi pieredzējis savā ticības ceļā. Liecība var būt iedvesma citiem. Amen. Tāpēc mēs arī, Kristīna, mēs aicinām arī draudzē, un ir jau kādi cilvēki, kuri vēlas liecināt. Atkal būs jaunas liecības. Mēs jau pie vienas liecības strādājam, pie Marikas liecības. Un jā, brīnišķīgi, ka cilvēki liecinā, un tas tiešām iedrošina arī citus sekot Jēzum un uzticēties Dievam. Un lasīt Bībeli, lūgt Dievu, un tiešām iet uz draudzi un kalpot tam kungam. 5. solis pārdomā un glabā savā sirdī Dieva darbus. Pārdomā un glabā savā sirdī Dieva darbus. Pārdomā un glabā savā sirdī Dieva darbus. Tad Marijas pārdomas. Marija glabāja savā sirdī visu, ko piedzīvoja un dzirdēja un pārdomāja Dieva darbus. Tad praktiski kā to var pielietot, atvēl laiku katru dienu, lai pārdomātu. Es jau vakar jūs aicināju pārdomāt. Pārdomājiet, kā Dievs darbojas tavā dzīvē. Pārdomā katru dienu, kā Dievs darbojas tavā dzīvē un saglabā šīs atmiņas un vēro, kā viņš turpinā vadīt tevi. Amen!
saglabā šīs atmiņas, kā Dievs darbojas tavā dzīvē, un turpini lūkoties, kā Dievs darbojas tavā dzīvē. Un tiešām saglabā šīs atmiņas un vēro, kā viņš turpina tevi vadīt. Un lūkšanas un klusuma brīži var palīdzēt tev labāk izprast viņa plānu. Amen. Gan lūkšanas, gan klusuma brīži tavā dzīvē palīdzēs tev izprast Dieva prātu. Amen. Un 6. pēdējais solis, ko es vēlēju šajā rītā ar jums dalīties, paklausība Dieva vārdam. Paklausība Dieva vārdam. Un tad Jēzus viņu apgraiza un tempļa apmeklēšana. Tad Jāzeps un Marija paklausīja Dieva vārdam, jeb Dieva likumiem, jeb Dieva baušiem, vedot Jēzu uz templi, atnesot upuri, kā bija prasīts bauslībā. Un praktiski to var pielietot to, seko Jāzepa un Marijas piemēram. Seko Jāzepa un Marijas piemēram, esi uzticīgs Dieva norādījumiem un principiem savā ikdienā. Tas var ietvert tiešām ticības praksi. Amen. Vai tavā dzīvē ir ticības prakse, regulāra lūkšana, kalpošana un paklausība Dieva vārdiem. Lai tiešām Dievs dod, ka tavā dzīvē ir ticības prakse, ka tu regulāri lūdz Dievu, ka tu kalpo Dievam un ka tu paklausi Dieva vārdiem, kas ir rakstīts šeit, brīnišķīgajā grāmatā Bībelē. Amen. Un es palūkšu viņai pēc šiem punktiem un tiksimies jau atkal rītā raidījumā Sirdsbalss, un rīt jau mēs tad lasīsim Lūkas evaņģēlija 2. daļu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs varam pārdomāt, kaut arī man šeit ir Tēvs Dievs rakstiskā veidā, bet es pateicos Dievs, kad es varu pārdomāt, pierakstīt to, ko tu esi ielicis manā sirdī, ka es varu dalīties ar brāļiem un māsām, un ka mēs praktiski varam pielietot to, ko mēs esam izlasījuši savā dzīvē. Un es lūdzos, Debes Tēvs, lai tiešām tad, kad mēs sastopamies ar negaidītiem apstākļiem vai grūtībām, vai mūsu dzīvē ir kaut kas negaidīts, kā negaidīti apstākļi vai grūtības, kad mēs, Debes Tēvs, atceramies, ka tu, kungs, esi varenais Dievs, Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs, Jēzus Kristus, Svētais Gars, ka tu darbojies arī šajās situācijās. Un, Debes Tēvs, mēs lūdzam pēc ticības un miera. Mēs lūdzamies, Debes Tēvs, pēc ticības un miera. Kungs, tie, kas nav ieguvuši savā dzīvē mieru, lai viņi iegūst patiesu mieru. Kungs, Debes Tēvs, kas ir augstāks par visu cilvēcisko saprašanu. Un, Debes Tēvs, tiešām, ka tu darbojies. Un mēs lūdzam pēc ticības un miera uzsēties tev, kungs, Dievs, tavam plānam, ja arī tad, kad neiet viss pēc mūsu prāta, ka nenotiek tā, kā mēs vēlamies, ka mēs uzticamies, kungs, tavam plānam un tavai gribai, Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzamies, Dievs, arī, ka mēs esam gatavi pieņemt, kungs, ka tu darbojies ikdienišķās un pazemīgos apstākļos, ka tu darbojies vienkārši. Halleluja! Debes Tēvs, ka mēs iemācāmies būt pateicīgi par vienkāršām lietām, ka mēs esam pateicīgi, kungs, savā dzīvē, un ka mēs novērtējam to, ka Dievs darbojas manā dzīvē, brāļu māsu dzīvēs, pat ja tas nenotiek tādā lielā spožumā, varenā veidā, bet es pateicos, Dievs, ka tu darbojies un slava tev, kungs, Debes Tēvs, ļoti vienkāršā veidā mūsu dzīvēs. Paldies tev, Jēzus! Paldies tev, Debes Tēvs! Es arī lūdzos, Tēvs, lai mēs esam atvērti Dieva vēstī. Palīdz, Tēvs, kad mēs esam atvērti Dieva vēstī, pat ja tas nāk negaidīt un caur vienkāršiem cilvēkiem. Caur vienkāršu Armandu, ka šodien nāk šī vēsts, Debes Tēvs, ka mēs tiešām spējam to pieņemt, pat ja tas nāk negaidīt un caur vienkāršiem cilvēkiem. Un es pateicos, Dievs, es lūdzos, Tēvs, ka katru dienu mēs meklējam iespējas dzirdēt
ko Dievs vēlas mums pateikt. Un es pateicos Tēvs, ka brāļi un māsa šajā rītā ir kopā ar mani, un debes Tēvs, viņi vēlas dzirdēt, ko Dievs vēlas viņiem pateikt. Un es pateicos, ka tu runā šodien caur Dievu vārdu, caur lūkšanām un sarunā ar citiem. Paldies Tev, kungs, ka tu runā uz brāļu māsu sirdīm. Es lūdzu debes Tēvs arī, ka mēs stāstam citiem, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē. Kā Dievs darbojas mūsu dzīvē. Un debes Tēvs, ka mēs ne tikai piedzīvojam Dieva darbus paši, bet mēs iedrošinam arī citus, lai arī viņi pieredz to pašu savā ticības ceļā, Tēvs, ka arī viņu dzīvēs ir piedzīvojami ar Jēzu, kad ir laiks ar Dievu un ka viņi vienkārši bauda Dievu tuvumu, Dievu vadību savā dzīvē. Un es pateicos Tēvs, ka tiešām mūsu liecība var būt par iedvesmu citiem, Jēzus, ka mēs varam iedvesmot citus varenajā nāceriešu Jēzus Kristus vārdā. Palīdz Tēvs, ka mēs atvēlam laiku katru dienu, lai pārdomātu, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs, ka mums ir šis laiks, šis pārdomu laiks, ka mēs pārdomājam, debes Tēvs, kā Tu, kungs, varenais Dievs, darbojas mūsu dzīvē. Palīdz Tēvs, ka mēs saglabājam šīs atmiņas, un debes Tēvs, ka mēs tiešām turpinam skatīties, vērot, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs. Un es pateicos Tēvs, ka lūkšanas palīdz Tēvs, ka katram brālim un māsai ir lūkšanas un klusuma brīži. Un tiešām, ka viņi pārdomā, un tas viņiem palīdz izprast vēl vairāk Dieva plānu viņu dzīvēs. Debes Tēvs palīdzies, ka katrs šodien saprot, ka Dievs viņus mīl, ka Jēzus viņus mīl, un ka Jēzum ir brīnišķīgs plāns viņu dzīvēm. Un es lūdzos Tēvs, ka arī mēs sekojam Jāzepa Marijas piemēram, ka mēs esam uzticīgi Dieva norādījumiem un viņa Dieva principiem savā ikdienā. Palīdz Tēvs, ka tiešām mums ir ticības prakse, ka brāļiem un māsām viņa dzīvēs ir ticības prakse Jēzus Kristus vārdā. Kad debes Tēvs viņiem regulārs, kad brāļiem un māsām ir regulārs lūkšanas, ka viņi ir kalpo un ka viņi paklausīgi ir Dieva vārdiem. Paldies Tev, Jēzus! Slavēju Tev! Es godinu Tev! Es pateicos Tev par šo rīta stundu, ka es varēju būt kopā ar brāļiem un māsām Kristu, un es jūs svētīšu. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacai savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Dievu Tēva mīlestību, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai Tevi svētīdams svētī, lai viņš paplašina tavas robežas, lai tā kunga roka ir alaža ar Tevi, un lai viņš pasargā Tevi no nelaimes, ka Tev nav jācieš sāpes. Un visi kopā šajā rītā mēs lūdzam, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen, brāļi, māsas Kristu. Es ticu, ka tas jums atnesa iedrošinājumu, svētību, Dieva mīlestību, ka piepildīja jūsu sirds. Un es tiešām to daru mīlestībā uz Dievu, mīlestības cilvēkiem, kad es varu šajā rītā iziet, pārdomāt visu to, ko esmu izlasījis, arī dalīties tālāk ar brāļiem un māsām. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani, lai Dievs jūs bagātīgi svētī šajā rīta stundā, un tiksimies jau atkal rītā raidījumā Sirds balss. Lai Dievs bagātīgi svētī un iepriecina jūs šajā rīta stundā. Jā, es redzu Ingas komentārus, Gunita, un lai Dievs bagātīgi svētī vēlāk, jo es darbiņā pārlasu, jo tagad man nesanāk, bet es aizēju darbā, man ir breiks, man pusdienas pārtraukums, un tad es lasu visus jūs komentārus. Esiet svētīti, tiksimies atkal rītā raidījumā
sirdsbalss, esiet svētīti. Lai Dieva miers jūs namā un lai Jēzus jūs īpaši samīļo šajā dienā, esiet svētīti.